Labrīt, labrīt, mīļie draugi. Vai es neesmu viens laimīgs cilvēks, tikko noplūkts no Spānijas, kā saka, dārza un atvests man greifrūtiņš. Kā arī vakar bija ciemiņi, uz enzīmu degustāciju, un te man ir nātrītes, gārsta, pienenītes, tā kā noteikti taps detoks fermentiņš. Jā. Tad lietaina dieniņa. lietaina dieniņa, bet vislabākais veids, kā sasildīties, ja nav kamīna, jo kamīns ir īslaicīgs, siltumu jāceļ ir no iekšienes. Un es kādreiz biju mega salīgs cilvēks, ļoti, bet tagad es vienkārši zinu, ka tieši enerģija ir atkarīga no tā, cik tev būs silti. Tā es vispār staigāju, kā saka, krusturī šodien nevar jau, tas būtu nepieklājīgi, tāpēc uzvilku džemperi. Jā, vingrošana no rītiem, kustēšanās, skriešana, iešana, lekšana, kustamies vai arī ar elpošanu. Jā, ir elpošanas vingrinājumi, kuri ļoti uzkurina tieši enerģiju, jā, tā kā ir arī tādas dusmu kratīšanās dejas, jā, ka tu ļauj savam ķermenim gan izdvest tādas interesantas skaņas, ļauj ķermenim būt pašam. Jā, un pēc tam arī ir karsti. Visu dienu tu vari uzsist sev tādu, kā tu 5 kafijas izdzērs. Tas viss ir, mūsu ķermenis ir apbrīnojams. Bet vispār šodien es vēlējos ātri. No sākuma domāju, būs konspekti, un es ilgi un dikti atkal stāstīšu par sēni. Es neko neaizmirstu, vienkārši paiet laiks zināms. Nu, lūk, un es domāju, nestarežģīsim, un es tāpat nevaru pateikt par visiem. Es varu runāt par sevi, par konkrēti sevi un savu piemēru. Tātad jāņem vērā vispār, ka mēs dzīvojam parazītu, stēņu pasaulē. Un mēs, mīļie cilvēki, nebijām šeit pirmiem. Tad viņiem ir šis, teiksim tā, mākslīgais intelekts, vai tīpaši sēnei, iznīcināt cilvēku, bet viņi uzskata, ka viņš ir ciemos šeit, un viņi šeit ir galvenā. Sēņu paveidi ir miljoniem, jā, ir augstākās klases sēnes, ir zemākās, ir tādas, kas dzīvo cilvēku organismā un indē lēnām organismu kopā. Tāpat kā 80% gadījumu, kad jau ir vēzis, tā ir pēdējā organismu piesārņotības pakāpe, un es arī viņā biju pirms 4 gadi. Es zināju, ja es neko nedarīšu, man būs vēzis. Katra šūna par to teica priekšā, un man organisms bija totāli piesārņots. Cik vien, man liekas, labi, varbūt ne pats pēdējais, bet, kā jau es esmu minējusi vairāk kārtīgi, ar to dzīvesveidu, arī kādu es piekopu, jo sēni audzē cilvēks pats. Dabīgi viņi tā tad ir organismā katram piedzimstot, lai pēc tam izpildītu vienu īstenībā no savām galvenām misijām, vai nu apēstu to, ko, pieņemsim, enzīmi cilvēkam nav radīti priekš cepumiem, būciņām un burgeriem. Kā saka, Dievs bija gudrs, Dievs to paredzēja, tāpēc ielika cilvēkam nedaudz šo kandidu, lai viņam varētu tā tad izvedīt no organismu to, ko cilvēks ir ne tādu apēdis. Bet cilvēks ir pamanījies ēst tieši to, lai viņu uzaudzētu. Sākot no, labi, man arī bija antibiotikas, tas ir augs, cukurs, viss tas, kas sēni audzē, viss saldēs, arī pārāk daudz augļu. Stress, jā, antibiotikas, alkohols, viss var uzaudzēt šo kandidu līdz tādam līmenim, ka, protams, cilvēkam sāk traucēt. Bet vispār viņai uzdevums vismaz vēl pēdējā, tad, kad cilvēks nomirst, jāgriežās, kā saka, ķermenim pie zemītes, dvēselītei, citos kosmiskajos laukos. Un, jā, ķermenim ir jāgriežās pie dabas, un tad sēna palīdz viņam vienkārši satrūdināt, jā. Tās ir tas viņas īstenībā uzdevums, un viņa nav tik briesmīga, ja viņa nesavairojās par daudz cilvēku, un man viņas bija stipri par daudz. Vēl pirms 3 gadi, pirms 2 vēl,
jo es pateikšu to savu lielāko ieguvumu, tātad man bija psoriātiskais artrīts, un viņš diezgan daudz arī, ierobežojumus uzturā pieprasīja no manīm, ko, protams, tas jau bija visā pirms 7-6 gadi artrīts, un es tur ļoti daudz ar visādām diētām aizrāvos, ar svaigēšanu uz 8 mēnešu tikai griķi, cukīni, ja, nekāda naktaņauga, nekāda saldumi, nekādas gaļas, nekāda piena un tā tālāk, ar visu patogēno vidi. Bet, kā saka, izmēģināts ir viss, tāpēc man šobrīd ir diezgan liela pieredze tajā visā. Kā saka, dabīgā dzīves, vislabākā ir dabīgā dzīves skola, izlaist, kā saka, caur sevi. Lūk, un, protams, man bija šie psoriātiskie pleķi, kas pat nāca, man bija visi pirksti ap ausīm, ap degunu, kur tik viņi varēja nebūt. Un, protams, ka es ar šīm drastiskajām diētām noturēju, varbūt neaizlaidu pavisam tālu, bet tāpatās psiholoģiski izturēt, jo es esmu pret jebkādām diētām, ja tas neprasa kaut kādu īslaicīgu, kā savest sevi kārtībā. Jo cilvēkam ir jājūt sevi tik līdz kā mēs esam uz diētas un ilgstoši rodās psiholoģiskā spriedze un nekas no tā labs neiznāk. Diētas ir diētas, bet ir, ka tas ir novedis jau savu organismu ļoti tālu, ja, un tad droši vien, kad ir mirkļi, kad vajadzētu jau uz laiku atteikties no piena vai no gaļas, katram individuāli, bet ilgstoši es teiktu, klausamies vienkārši sevī. Lūk. Un tad man arī bija šie noraušanās periodi, kad es vienkārši apēdu to, ko galīgi man nevajadzēja ēst. Un, protams, kad es dabūju lielus sāsinājumus. Un ko izdarīja enzīmi? Jo enzīmi kā tādi jāņem vērā, ja mēs taisām specifiskus enzīmus tendētus uz, tad tur ir jābūt tādam enzīmam, ka tur atkal ir jāsaprot, vai viņi ies kopā, pieņemsim, ar tējas koku un skudru koku, ar skudru koku mizu un tam līdzīgiem pret sēņu. Labi, rutkas kālis arī cīnās. Tur ir jāskatās, bet vai tas ferments izdotos, es nezinu. Es nezinu. Tā kā var arī tā, bet praktiski, tā kā sēnē ir tendence, ir īpaši aspergillus, kurai ir ar sporas, viņi izšauj pa visu ķermeni, varbūt plaušu audos, jo viens ir zarnas, ar zarnu sēni, ķiploka ferments un tādi stiprie, jā, kā jūs teicat, arī bioplēbe vēl kārā. Ir diezgan ilgi man viņa vēl kārā, vairāk kā pusgadu. Tāpēc tās ir zarnas, jā, bet mums ir plaušas, mums ir ausis, smadzenes, muskuļaudi un tā sēne var būt visur. Tā kā es neteiktu, ka ferments pats par sevi varētu izvilkt no visārā, bet kas nospēlēja milzīgu lomu, uzsākot dzert fermentus. Tad pārstāja šī dabīgā velme neēst augļus, neēst daudz saldumus, nenorauties un nemocīties psiholoģiski. Un ja ilgstoši kaut kāds 3-4 mēnešus tu dabīgi neēd daudz augļus, jo sēnē vienalga ir daudz augļi, vai smalkmaizīte, ja, vai bulciņa vienalga, viņa būs pēdusi. Bet ja tu ilgstoši noņem to visu nost, es ilgstoši domāju, vismaz tas ir 3-4 atkarīgs atkal no situācijas, varbūt pat pusgadu. Un es vienkārši ievēroju, jo tas ir viņas ēdiens, jā. Tu dari, ko gribi, tu vari arī dzert ļoti stiprus preparātus, bet ja tu katru dienu viņu barosi, tad viņa ēd, viņa arī ir dzīves organisms. Un kas notiek tad, kad es ilgstoši noņēmu dabīgi nost bez stresa, jo stress ir kā burtais loks, būs stress, būs arī sēne, arī nekas nepalīdzēs. Un tā es vienkārši ko man atmiņa pilna telefona bija norāva man, kā saka, no viļņa. Jā, bišķi bija jāpadzēš ārā, lai ierunātu. Vienmēr sakot, domu jūs uztvērāt, ja? Kur tas lielākais sāls var slēpties, ja? Kad mēs paņemam nost vienkārši ēdienu sēnē, ilgstoši nost, bez stresa. Tādā veidā, jā, fermenti var palīdzēt un vispār turēt organismu tādā kā līdzsvarā, es teiktu. Ēdiens
ko no sākuma fermenti dara? Viņi ņem nost to saldo, viņi ņem nost trakno un gaļas, un tas tā kā dabīgi. Bet pieņemsim, kā, man gandrīz jau būs 2 gadi, gads vairāk tad tieši no tvertnēm, un es vienmēr esmu par to, lai cilvēki sevī ieklausītos, jā, un izbaudiet to, tad, kad gribās salātus, jā, jo tad, kad es sāku dzert fermentus, man gribējās praktiski tikai salātus, jā, bez zivs, bez nekā. Jā, pēc kādiem 8 mēnešiem sapratu, ka man nepietiek tikai ar kaņepju eļu, tad sāku ēst zivi, tad atkal viņu tā kā nometu nost. Reizi pusgadā es varu uzēst speķi bez jebkādiem pārmetumiem, jo tas ir pats svarīgākais. Cilvēki ir jābauda savs ķermenis, sava dzīve. Ja tev organisms prasa cieleviņas kūku, tad ir jābūt ir uzmanīgam jau, jā? Kurš to prasa? Ja prasa burgeri pilno rēvielām, nu tad arī, jā, bet ja organisms prasa tādas, tīrās taupvielas, tad ir jāieklausās, kādēļ viņš to prasa, jā, jo, kā jau es teicu, mana pieredze ir tāda, kad uzsēsties piespiedu kārtā, kaut kur tu noklausījies, kāds teica tev, jā, ja tu gribi izārstēties no artrīta, no autoimūnajām saslimšanām, ir tāda un tāda diēta uz laiku, lai kaut kā nomierinātu, sakārtotu, bet ilgstoši tas nedarbojās, pēc kā kāds to ir ieteicis. Ir jāsajūt pašam, ir jāpēta pašam un, protams, attīramies, attīram regulāru kuņu zarnu traktu, attīram aknu, ja es saku, nav tikai kuņu zarnu trakts, starp ir arī, viņi var būt aknā, viņi var būt atstīklenē, smadzenēs, jā, atkal nevajag baidīties, tas ir, teiksim tā, tas ir normāli, kā es saku, mēs dzīvojam pie viņiem, mēs simbiozēsim vienmēr kopā, pēc samazinam šo populāciju un tad klausamies. Prasa mums organisms speķi vai prasa mums greifrūtu, jā, pieņemsim man. Es uzticos savam ķermenim šobrīd, es arī mācos viņu vēl joprojām izzināt un sajust un ļoti, ļoti mīlēt, jā, un nebūt gudrākam par viņa signāliem, jā, ja viņš man saka, es gribu šobrīd to speķi, jā, un es saku, nē, tātad es taču gaļā ir ļoti slikta enerģija un tā tālāk, jā, es nevaru sev iedomāties pagaidām katru dienu ēdot vistiņas, lielopus, jā, bet ar lielu cieņu, kā es saku, labi ķermenīt, jā, enerģētiski es esmu pilnīgi pret, jā, vēl joprojām, neiet man tas kopā, bet ir jāstāv augstāk par to visu un jāieklausās arī, ko tavam fiziskajam ķermenim vajag, jā. To, ka tev mentāli un garīgi nevajag to gaļu, tas ir viens, bet es šobrīd esmu šeit savā fiziskajā ķermenī. Un es esmu viņam pietiekami daudz nodarījusi pāri, lai saprastu, kad es paklausīšu tevi. Jā, es paklausīšu tevi. Un man parasti tā ir, ja pieņemsim šie speķa periodi, viņam var ilgt 2 dienas, 3, un pēc tam man tā kā ar nazi nogriež. Un es atkal esmu uz saviem salātiem, mierīgi dzīvoju, labi jūtos, jā. Tā kā ieklausamies sevī. Ejam attīrīšanās regulāri. Fermenti, kā saku, ir viena no atslēdziņām, kas ļoti, ļoti palīdz paņemt visus triggerus nost, jo praktiski ēdiens ir mūsu zāles. Ja? Un ja mēs ikdienā ēdam un uztveram šo ēdienu patiešām daļēji, arī kā Labi, beigšu runāt, jo man pilns telefons, man kaut kas tur jāiztīra ik pa laikam, lai varētu turpināt filmēt. Tā kā tā, mīļie draugi, klausām savu organismu, attīram savu organismu, kustība, prieks, kā saka, lai prieks ir celties katru dienu, lai ir interesanti, kā es saku, ja tev ir garlaicīgi dzīvot, vai tu gribi mācīt citus, vai līst politikā, vai vēl kaut kur, tad kam pietiek tam laika? Laiks ir, kā saka, tikai un vienīgi sev, saviem mīļajiem, ja tev pietiek resursu un enerģiju, dod tālāk šo saulīti un gaismu. Un fermenti viennozīmīgi ceļ cilvēku augstāk, ja, jo tie ir ēteriski, kā saka, ēteriski dzērieni, es teiktu. Ir sazemējoši dzērieni, ja, tad fermenti ir tādi, bet, atkarīgs, ko pieliek, bet praktiski visu, ko pieliek, viņš tāds vairāk ne cik cilvēks klausos, viņš vairāk uz kosmosu vedināts ir. Tā kā tā, diezgan, kā saka, negribu atkal noraujās runa, jādzēš ārā, kā saka, atmiņa, labi mīļie, tāds bija mans stāsts.
Un ko dod fermenti, vismaz šo 2 gadu laikā, es dzirdu, ka cilvēki mazāk grib šos saldumus. Tas ir pirmais, ko viņi ievēro, un arī gatis super atkarīgi. Nervi beigt ar tehnikām. Es saku, tas vispār nav manas tīri, visur tās dzēšanas, labi, ka gads bija mājās, vienkārši viss pilns, viss kaut kur sakrāts ir. Oi, jā, vienmēr sakot, jau nositās man tik daudz jau domas, kad vienkārši beigšu video. Es saku, paldies par klausīšanos. Vēl jāielādē, viņš ir vēl jāpalaiž, jā, tā kā jā. Fermentiņi. iPhone'am arī nevar pagriezt uz otru pusi. Fermentiņi, jā, vakar mums bija ciemiņi. Tā kā ir dažas zortas jums vienmēr ir pieejamas. Tā kā tā. Labi, lai visiem forša diena. Beigšu savādāk. Kā saka, man nervi nepietiek visām šitām tehniskajām lietām.